Sveicieni EY sarunu sērijā Stratēģijas formula. Podkāsts par gudru rīcību un skaidru virzienu. Par ko tad mēs šodien parunāsim? Šodien parunāsim par to, kā uzņēmumu vadītājiem un vadības līmenim stiprināt uzņēmumu noturību. Laikā, kad šķiet, ka apkārt ir tik daudz to mainīgo elementu. Viss sākot no ģeopolitikas līdz piegādes ķēdēm un pat kiberdrošība nonākusi aktuālajā dienas kārtībā kā lieliem tā maziem uzņēmumiem. Šodien gan ne tik daudz par tiem ziņu virsrakstiem runāsim, kā drīzāk par to, kā būt gataviem uzņēmumā pirms tas karstais temats nonāk mēdīju ziņu virsrakstos. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, un par preventīvām un strateģiskām darbībām šodien man ir forši viesi, ar kuriem mēs aprunāsimies. Pirmkārt, EY Forensics and Integrity Services partneris Andris Aizpurētis. Sveiks, Andri! Sveiks, Arti! Un Latvijā iemīļot zīmola uzņēmuma Oracle Latvija CFO Līga Abramoviča. Sveika, Līga! Sveiki! Kā jau ierasts šajā sarunas sērijā, pirms mēs ķeramies pie tiem aktuāliem jautājumiem, kuriem mēs esam gatavojušies, gribās tomēr mūsu skatītājiem un klausītājiem iedot nedaudz tādu personīgāku sajūtu, lai šis mirklis, ko pavadām kopā, ir nedaudz personīgāks. Tāpēc, Andri, vaicāšu tev, kā tu raksturot sevi, varbūt ārpus šī smukā un oficiālā titula? Kas ir Andris kā profesionāli, tā privāti? Un varbūt sākot īstenībā ar to titulu, jo interesanti tas forenzika var izklausīties sarežģīti, tad tādā tīri cilvēcīgā valodā pārsvarā tās ir bankas, pārsvarā tie ir riski un manā gadījumā tieši kvantitatīvie pakalpojumi. Tātad mazliet vairāk par ap tiem datiem un analītiku un modeļiem. Tad mazliet sīkāk par sevi, tad ļoti īsi par to profesionālo pieredzi, kas ir tur 15 plus gadi apmēram. Tad aptuveni puse no tā man ir industrijā. Esmu strādājis gan apdrošināšanā, gan bankās, respektīvi redzējis to vienu pusi no dzīves. Un otru pusi konsultāciju uzņēmumos, kur tad savukārt ir jau šajā gadījumā palīdzēt uzņēmumiem tikt galā, kā šodienas tēma, ar zināmām krīzēm. Par privāto aspektu tad esmu precējies, man ir 2 mazi bērni. Un par hobijiem es laikam esmu mazliet tāds, kā saka, no adrenalīna atkarīgais. Man patīk gan autosports, gan dēļu sporti, gan ziemā, gan vasarā pa ūdeni, gan arī brīžiem mazliet pašaut kaut kā tā. Rekam, šis darbs labi iet kopā ar hobijiem. Tas adrenalīns jau arī darba ikdienā gan jau ir komponents. Skaidrs, ar ko mums šodien darīšana. Līga, kā ar tevi? Jā, Andri, tu man izrāvi gandrīz vārdus no muts, jo es arī gribēju runāt par adrenalīnu, bet tomēr mazliet savādākā kontekstā, jo man īstenībā ļoti nepatīk adrenalīns. Un es domāju, ka CFO lomā varbūt tas pat ir labi, jo tas būtu mazliet jocīgi būt tāds adrenalīna junkie CFO. Es tāda neesmu, bet ir tomēr viena aktivitāte, kuru es daru kopš agras bērnības. Un tā ir tā, kurā es šo adrenalīnu gan ļoti, ļoti izbaudu. Un tā ir kalnu slēpošana. Tā kā tur es daru visu maksimālo, lai savu dabisko to vajadzīgo adrenalīnu devu saņemtu, un lai man viņi nebūtu jāmeklē varbūt kaut kur citur, tā skaitā arī darbā vai privātajā dzīvē. Tā kā viss ir līdzsvarā. Savstarpēji labi komplimentē, un jāsaka, ka šis gads varētu būt ļoti labs un pateicīgs šim hobijam, vai ne? Ir. Par to ir jāpriecājas. Un es pat esmu uzkāpusi uz distanču slēpēm, tāpēc, ka vienkārši laiks ir tik brīnišķīgs un ziema ir tik brīnišķīga. Mācieties skatītāji un klausītāji par to, kā ir jābauda to, kas mums ir, un katrā gada laikā ir sava burvība. Klau, pirms tām nopietnām tēmām viena tāda ātra asociācija spēle no mūsu puses, jo gribās iekustināt to domu ritmu, vārdi, kas kaut kur varbūt ir saistīti ar šodienas tēmu, bet varbūt ne, un atbildēm arī nav jābūt smukām un nopulētām. Pirmais, kas nāk prātā, Līga, dzirdot vārdu nenoteiktība. Mana realitāte. Realitāte, labi. Andri, kas nāk prātā? Ikdiena. Realitāte un ikdiena. Labi, tad īstie cilvēki šeit šodienas sarunā. Andri, telefona zvans 2 naktī. Problēma. Līga? Ļoti līdzīgi. Negribētu. Un īstenībā viens, ko es varētu pateikt, zemesardze. Jo es zinu, tāpēc, ka man vīrs kādu laiku, viņš arī ir zemesardzē, un tad tur ir šie nakts zvani. Un mums bija tāds neliels pārunas ģimenē par to, cik tas būs normāli, ka mums nakts vidū zvanīs telefons. Pēc to es tā atceros. Zvans 2 naktī. Iet kopā ar to nenoteiktību. Labi. Šis varbūt kā CFO labs vārds - drošības spilvens. Pirmā asociācija. Nauda. Andri? Ģimene.
Ģimene. Redz kā, tad dažādas atbildes var slēpties arī zem šī. Andri, intuīcija. Uzticēšanās. Uzticēšanās līga, kā ar tevi. Intuīcija. Spēcīga. Bieži sanāk izmantot ikdienā? Jā. Nu, par to mēs varbūt arī sanāk šodien parunāt, kurā brīdī jāpieslēdz tā intuīcija, vai ne? Tajā brīdī, kad kārtas dažādas galdā. Nu, visbeidzot, atbildība. Ļoti svarīga, gan privāti, gan arī profesionāli. Gan pašai personīgi, gan arī kopā no tiem cilvēkiem, ar ko es strādāju. Andri? Realitāte. Realitāte, jā, redz, kā tā realitāte ir gan ar nenoteiktību, gan ar atbildību pildīta, gan ar savu azarta dzirksti. Tad parunāsim varbūt par to realitāti pašā sākumā, jo šajā stratēģijas formulas sarunās mēs varbūt tik ļoti nerunājam tagad par to, kas ir vakardien noticis un tā, bet šķiet, ka tīpaši šodien sarunas kontekstā ir svarīgi tomēr iezīmēt, kas ir tas jaunais normālais, kurā mēs dzīvojam, kas ir tie pasaulīgie procesi, kas ar vien ietekmē mūsu biznesa ikdienu. Andri, kā tu iemestu kādu tēmu, kādu kārtu, kas ir tas, kas maina notiekošo, grib vai negrib? Droši vien, ka varētu akcentēt nepārtrauktas pārmaiņas, jo bezmazliet pat pārmaiņas ir kļuvušas par jauno konstanti, ko mēs varam pamanīt. Jo, ja mēs paskatāmies kaut vai uz pēdējiem pāris gadiem no 20. gada, kam mēs esam gājuši cauri, vai ne? Covid, karš, sankcijas, likmes, centrālo banku likmes, piegādes ķēžu pārāvumi, dažas industrijas ļoti spēcīgi ietekmētas un tā tālāk. Tarifi šobrīd, citu dienu ir, citu dienu nav tas tēma. Un šīs tēmas ietekmē uzņēmumus patiesībā nevienādi. Un līdz ar to uzņēmumi ir kaut kādā mērā spiesti censties prognozēt un plānot patiesībā pilnīgi nekontrolējamos apstākļos. Ko būtu papildināt šeit? Protams, mūsu uzņēmums ir tāds ļoti praktisks piemērs tam, ko tu saki, ka tev ir jāplāno un tāpat tā stratēģija jānosaka neskatoties uz visiem ārējiem apstākļiem un viņai jāsako. Bet runājot tieši par vidi, ko mēs ļoti jūtam, šī vide ir kļuvusi ļoti, ļoti konkurējoša. Gan globalizācijas dēļ, gan arī dažādu tādu ārējo spiedienu dēļ. Konkurējoša tādēļ, ka visi tirgi ir vaļā un ir pilnīgi brīva tirdzniecība. Mēs Latvijas vietējie zīmoli konkurējam ar starptautiskiem zīmoliem. Tāpat arī resursi. Mēs konkurējam par diezgan vieniem un tie pašiem resursiem, un tie resursi sadārdzinās, viņi ir ierobežoti. Ļoti jūtam gan tās situācijas, kurās energoresursi kļūst dārgāki, vai pēc kara sākuma Ukrainā lauksaimniecības produkti kļūst dārgāki. Tad, teiksim, pirms 5 gadiem Suecas kanālā iestrēgst kuģis, un mēs visi to jūtam, tāpēc, ka kavējās piegādes vai ir jāizmanto garāki apkārtceļi, ļoti pieaug uzreiz transporta izmaksas. Protams, ka mēs jūtam visu, kas notiek pasaulē. Es tieši gribēju tev Līga vaicāt, vai ir kaut kāds notikums vai resurs, kurš šķiet, ka šādi agrāk nekad nenotika. Tā nekad nebija problēma, bet tagad pēkšņi, kā tu mini, kuģis iesprūst, un mēs to jūtam arī šeit Latvijā. Ir kaut kas tāds, kas nāk uzreiz prātā no tādām pārmaiņām? Īstenībā jāsaka tas, ko mēs visbiežāk jūtam, kas nav kaut kāds vienreizējs notikums, jo, protams, ir bijuši tādi smagi vienreizēji notikumi, gan Covid sekas mēs ļoti jutām, gan arī, kā es teicu, Ukrainas karš. Bet kas ir tādi regulāri notikumi? Īstenībā jāsaka, pārtikas nozarē tās ir klimata pārmaiņas arī, ko mēs sajūtam, jo ražas ir ļoti nestabilas. Un šīs ražas arī nestabilās ražas ietekmē izēvielu un resursu cenas. Tā ir pārmaiņa, ar ko mums visiem ir jārēķinās, ka tās pārtikas cenas viņas nebūs stabilas. Tas ir kaut kāda raža, kas iespējams ir Brazīlijā, kaut kāds kakao, kurš parasti ir iegūst. Bet ja tur ir slikta raža vai tur netiek iestādīti koki saulaicīgi atjaunot šīs plantācijas, tad mēs visi pasauli to izjutīsim kaut kādā brīdī, jo mums pārtikas cenas sadārdzināsies. Es kā reiz tieši gatavoties šodienas sarunām, mēs arī apspriedām šodienas tēmu, ka kakao šī cenu svārstība arī bija viena no lietām, ko tu minēji arī gatavošanās procesā. Un šeit varbūt bija kaut kādi tādi
Kā lai pareizi nosaukt? Sarkanie karogi izklausās banāli nedaudz, bet varbūt kaut kādas tādas pazīmes, kuras sapratāt, šobrīd jau tas vairs nav tā teikt lēciens un kaut kāds zipsnis, bet ar šo tagad būs jārēķinās. Tas ir tā atkārtotība tai problēmai, kas to pasaka, vai kaut kāds cits špikers? Šis kakao stāsts, protams, bija ļoti liels 2025. gadā mūsu biznesā, un tas arī turpinās. Kā tas viss sākās? Viss sākās ar e-pastiem, kuros mēs ieraudzījām vārdu kakao contingency, crisis. Un tu saproti, ka kaut kas notiek. Tad partneri ziņo. Grupas iepirkuma partneri, jā. Un kā mēs sapratām, kurā brīdī, ka tas nav tikai īstermiņa cenu pieaugums, šeit ir ļoti svarīgas tādas padziļinātas nozares zināšanas un ļoti labas attiecības arī ar visiem ražotājiem, jo tur mēs saprotam cēloņus problēmai, jo tieši no cēloņiem būs atkarīgs tas, vai problēma ir īstermiņa, vai tā jau ir tāda ilgāka termiņa, kaut kas, ar ko mums jārēķinās vismaz vidējā laika nogrieznī. Līdz ar to mēs uzzinājām šos cēloņus, ka cēloņi nav tikai spekulācijas, bet arī ļoti būtiski samazināts piedāvājums tirgū. Tāpat laikā ļoti stabils un pat augošs pieprasījums pēc kakao produktiem. Un šīs neatjaunotās plantācijas, dažādas slimības, auga aizsardzības līdzekļu izmaksu pieaugums un nepieejamība. Visas problēmas, kuras nav iespējams ātri atrisināt. Un tad mēs sapratām, ka šī situācija ir uz palikšanu. Es gribu pārspēlēt šo jautājumu tev, jo mēs runājam par lietām, kas ir kā tādi uzplaiksnījumi, kurus nevar atstāt bez reakcijas. Vai ne? Un tad ir tādas lietas, kā šis konkrētais piemērs, kur tas varbūt te jau ilgtermiņā jāstrādā. Kā vislabāk nošķirt, jo gan jau kas satraucoši ir kā viens tā otrs, un kā ar kuru situāciju labāk strādāt, kas ir tas strateģiskais līmenis tam. Jā, vai ne? Un patiesībā, lai kaut kādā veidā nošķirtu, vai reaģētu, vai gatavotos, kas vispār ir krīze. Vai ne? Jo šajā gadījumā, man liekas, tas kakao ļoti labs piemērs. Savā ziņā tā ir kaut kāda veida krīze un satricinājums un pietiekami vidēja termiņa izmaiņas tirgū, kas izmaina pilnīgi visu piegādes ķēdi, bet arī mums ikdienas cilvēkiem veikalos tīri pārtikas cenas. Tad, varbūt sākumā mēģinot nodefinēt to krīzi, tā varētu būt neparedzēta strauja notikuma attīstība ar lielu ietekmi uz uzņēmumu, vai uz darbiniekiem, vai uz rezultātiem dažādākos veidos. Un tās krīzes īstenībā, viņas, lai apspēlētu tēmu gatavoties, viņas jau var būt arī iekšējas. Arī iekšējas atricinājumi var būt, kā piemēram, pēkšņi ražošana apstājās. Viņas var būt ārējas, un ārējas viņas var būt šādas reģionālas un globālas. Principā pasaulē kaut kas ir mainījies, vai ne? Klimata vai citu tur apstākļu ietekmē. Viņas var būt arī tiešas darbības rezultātā, kā piemēram, tur kiberdrošības aspekti, vai ne? Un agrāk tā varētu likties vismaz, vai tas, ko mēs šobrīd jūtam, ir, ka agrāk daudziem varbūt atmiņā ir iespiedusies tā 2008. gada krīze, vai ne? Un tad tu sagatavojies, principā, tagad pāris gadi būs grūti. Bet tas, ko mēs jūtam šajos laikos, kopš 20. kopš tā Covid, ko arī mēs uzskaitījām, kaut tāds sajūta, ka tu pamosties un jau nākamā krīze vēl iepriekšējā nav beigusies, vai ne? Un mēs dzīvojam realitātē, kur varbūt pirmdienā mēs pamostamies un ir jauni tarifi, kas arī ietekmē, it sevišķi eksportu, vai ne? Un otrdienā mums ir rīcības plāns, trešdienā mums ir komunikācija un ceturtdienā tarifi vairs nav. Pārdomājām, ne? Un tad kā nošķirt, kas ir varbūt šie mistiskie tarifi, kas ceturtdien vairs nebūs spēkā, un kas ir izmaiņas reāli globāli resursu izmaksās, kas ietekmēs mūs visus un konkurenci un patiesībā uz kurām vajag reaģēt. Tad tur pieejas droši vien uzņēmumiem var būt dažādas un tāda īsta recepte nav, bet varētu apsvērt tā saucamos risku novērtējumus, kur paskatīties uz divām lietām. Pirmais ir, kas ir mūsu ievainojamības. Mūsu uzņēmumam, saucamais vulnerabilities, jeb tās materiālās jomas, kur, ja tur kaut kas noiet greizi, tā ir īsta krīze priekš mums. Un tad tas būs, pieņemsim, ražošanas uzņēmumam, tur piegādes ķēdes un izēja materiāli, bankai tās būs IT sistēma, darbība un drošība. Un tad otrs jautājums, kas ir tie iekšēji vai ārēji aspekti? Tās krīzes, kas var noiet. Kas var noiet greizi, vai ne? Nākamais Covid vai tur
centrālo banku likmes. Un saliekot šos abus kopā, var noteikti identificēt tos, no kuriem mums ir jāuzmanās visvairāk. Jo te mēs redzam mūsu vājību, bet arī tos ārējos draudus, ka tur kaut kas varētu noiet greizi. Un tad šie noteikti būtu tie, vai ne, pāris cerams uz pirkstiem saskaitāmi aspekti, vai ne vairāk, kur droši vien kaut kādu rīcības plānu būtu vērts izstrādāt un sagatavoties un saprast, ko mēs darām, ja ir A, ko mēs darām, ja ir B. Es klausos Sandru, es pilnīgi atceros savas maģistra studijas un risku matricu, kas iet realitātē līga, tā tas nobi. Skaidrs, jūs neizvēlat, ka valda sēdē risku matricu, tagad kurā kvadrātiņā tas mums iekrīt iekšā. Mēs daram precīzi, jā. Kā tas notiek realitātē, vai sanāk pēc Andra raksturotajiem principiem? Jā. Es teiktu, ka ir ļoti, ļoti svarīgi lielam un īpaši komplicētam uzņēmumam, kurā mums ir liela atbildība, mēs runājām sākumā par atbildību, ja, un es teiktu, sastādīt šādu risku matricu, identificēt savus kritiskos procesus, tā ir obligāti tāda atbildības sastāvdaļa, jo mēs esam atbildīgi gan par saviem darbiniekiem, lai viņiem vienmēr būtu darbs un viņi saņemtu savu algu un viņi būtu drošībā, gan par patērētājiem, klientiem, dažādiem partneriem. Tāpēc, protams, arī akcionāru priekšā. Tāpēc mēs patiešām izskatām visas mūsu biznesa jomas. Tā nav tikai ražošana, tas ir arī viss, kas saistīts ar zīmoliem, ar klientiem, ar piegādātājiem, kritiskajām izejvielām, kritiskajiem procesiem. Tā kā paskaties, kas patiešām ir kritisks, lai tava sistēma turpinātu strādāt. Un tu minēji, ka IT sistēmas vairāk bankām, bet precīzi tikpat lielā mērā arī jebkuram ražošanas uzņēmumam. Jo, ja kaut kas notiek IT sistēmās, darbs ir paralizēts, ja tev nav šis rīcības plāns, ko tu darīsi un kā tu turpināsi ražošanu, ja tu paliksi uz kaut kādu laiku bez sava ERP. Tāpēc mēs šo darām. Katram šim riskam pretī ir kāda ir iespēja, ka viņš iestāsies un kādas ir iespējamās finansiālās sekas. Atkarībā no tā, tad mēs viņus sarindojam, kur ir vissvarīgākie un kritiskākie, kuriem pretī ir jābūt ļoti konkrētam rīcības plānam. Kā mēs novērsīsim vispār iespējamību, ka tas risks iestājās, un ko mēs darīsim, ja viņš iestāsies. Un, šādi plāni ir ļoti vērtīgi. Es varbūt tikai iestarpināšu, jo baigi interesanti, un atgriežoties pie tā jautājuma, es tiešām varu apstiprināt, ka tās pašas matricas, tā kā augstskolā māca, bet tas, kas ir interesanti, ir, ka patiesībā mums Latvijā ir kaut kāda tā vēsture. Ir noteikti, teiksim, tā apstākļi, kuriem mēs esam gājuši cauri, un pateicoties tiem un tam, kas šobrīd notiek reģionāli un pasaulē, mūsu komandām no Latvijas ir arī liela iespēja. Šobrīd patiesībā mēs tos risku novērtējumus esam izstrādājuši uzņēmumiem vairākiem. Gan Ukrainā, gan Somijā, gan Austrijā, daudzās citās valstīs, šobrīd pat Austrālijā. Un tas tā nianse, kas ir interesanti, ir, ka beigās tas, kas aiziet līdz valdē, tā ir tā matrica. Tur apakšā var būt 10,000 datu punktu, vai ne? Tur ražošanas dati visdažādākie. Bet tā interpretācija tā ir beigās tieši tā vienkāršā, jo ir jāsaprot, ir zaļš vai ir sarkans. Mēs skatāmies uz sarkano un zaļo neskatāmies. Mēs šobrīd runājam, un piemērs ir Oracle, kas ir liels uzņēmums. Latvijā mēs vairāk esam mazie vidēji. Vai ir atšķirība šajā stāstā par matricu uz galda? Jo gan jau, ka mums šobrīd klausās arī kāds maz uzņēmuma vadītājs un domā, kādas tām matricām ikdienā nav laika. Ir kaut kāda atšķirība, vai tomēr, lai arī cik liels tu esi, tomēr tas ir kā ir un tie instrumenti ir vienādi, kā jūs teiktu? Es domāju, ka atšķirība ir. Vienkārši mazā uzņēmumā procesi ir ļoti pārskatāmi, un tev ir vieglāk saprast. Nav vajadzīga tik varbūt komplicēta analīze, bet es teiktu, risku matrica, un tā var būt arī vienkārši parastā A4 papīra lapa, un tu vari paņemt to 1 stundu dienā un padomāt, kas ir tas man kritiski, un ko es darīšu, ja man tas viens piegādātājs, no kuras es esmu pilnībā atkarīgs, kurš šito skrūvīti man piegādā, pēkšņi nebūs. Ko es tad darīšu? Un, izējot cauri arī nelielā uzņēmumā visiem šiem aspektiem, mēs varam sagatavoties. Mājasdarbs ir jāizdara, jo dažkārt tu pat neaizdomājies, ka tas viens skrūvīts piegādātājs ir tik būtisks, tu viņu ikdienā uzskati kā tāda norma, vai ne?
Jā, un es pilnīgi piekrītu. Atšķirība ir, un vienlaicīgi nav, jo tas rezultāts droši vien ir jāteikt pie līdzīga rezultāta, bet atšķirība ir, jo varētu būt mazliet vieglāk, jo nav tās daudzās valstis un tās IT sistēma problēmas, un kur tos datus dabūt. Apsēžamies. Apsēžamies, pastamies uz to, kas ir noticis pēdējos gados, ko mēs darīsim, ja šis noies greizi. Bet vienlaicīgi arī tas ir mazliet kontroversiāli. Jo tās krīzes jau, tā viena daļa no patiesības ir, viņas jau neatkārtojās. Katra krīze ir jau unikāla, jo iepriekšējai mēs jau esam gatavi, jo mēs jau to piedzīvojām, ne? Un no otras puses, tas nenozīmē, ka nevajag gatavoties, ka dzīvot likteņu varā, jo ja tomēr tos plānus izstrādā, skaidrs, tad, kad lietas pa īstam noies greizi, tāpatās tas plāns varbūt lidos ārā pa logu. Bet mēs kā cilvēki, kā komanda esam sagatavojušies. Mēs zinām, kā mēs plānojam rīkoties kā komanda, tad, kad lietas noiet greizi. Līdz ar to tādam mazam un vidējam uzņēmumam tieši šis aspekts varētu arī ļoti palīdzēt saprast, ka mēs zinām, principā, ko mēs darām, ja kaut kas ir jādara. Es šo klausos un arī domāju par to, vai kaut kādā brīdī vienkāršāk nav tomēr šaut no tā gurna, bet no gurna tu nešauji, tu neesi trenējies, vai ne? Šaut mēs varam visi, tā teikt, bet mērķī trāpīt, bez tā treniņa nevaram. Šajā stāstā mēs runājam par matricām, par plāniem, bet cik ļoti tas ir par tādu tiešām tehniskāku līmeni un cik ļoti tomēr tas ir stāsts par cilvēkiem. Parunājam par to cilvēku aspektu un par cilvēkiem, kas strādā ar šo. Kā Oraklā jūs ikdienā gatavojaties un veidojat to savu noturību? Ir kaut kādi praktiski treniņi, ir apmācības? Trenējam savu adaptācijas muskuli. Es to tā varētu saukt. Attiecībā uz cilvēkiem, es domāju, ka pats pirmais vispār ir darbinieku iesaiste, motivācija, lojalitāte. Tev nav jātrenē speciāli cilvēki krīzē, tev ir vajadzīga komanda, kas ar tevi būs kopā šajā krīzē, ja viņa pienāks. Tas, laikam, būtu tāds pirmais. Un attiecībā uz to, kā mums varbūt trenēt savu adaptācijas muskuli, protams, ir dažādas vadlīnijas tam, kā šos krīzes plānus izstrādāt, kas tur ir jāraksta, jādara. Bet vēl viens aspekts ir dažādas iekšējās pārmaiņas. Uzņēmumi mūsdienās nav statiski. Mums visu laiku kaut kas mainās. Mēs ieviešam, piemēram, jaunu IT sistēmu. Visiem ir jāpārkārtojas, jāadaptējas. Varbūt mēs samainām birojā, kā cilvēki sēdēs. Atkal visiem ir jāpārkārtojas, jāpārmainas. Kaut kādas struktūras grupā varbūt izmainās. Un es teiktu, ka mēs varam pat trenēt savus darbiniekus, lai viņi māca pielāgoties, lai viņi māca pieņemt pārmaiņas arī ar tādām dažādiem iekšējiem projektiem. Un tad jau, kad nāks tās ārējās, viņi jau, tā ir tikai viena nota, nebūs visiem šoks, man tagad kaut kāda krīze, kaut kas notiek savādāk, jo būsim uztrenējuši to savu pārmaiņu muskuli. Šis ir interesants. Sanāk, strādāt vairāk tādām iekšējām pārmaiņām, iekšējiem projektiem, un viņa tā āda uzaug biezāk. Andri, ko tu ar savu pieredzi teiktu par šo jautājumu tā, lai tā komanda nesāk strādāt katra savā virzienā? Kā tas notiek? Stress tev pārņem vai ne, un ķer un grāb un dara, ko grib, bet beigās jau tomēr vajag to strukturētību, vai ne? Jā, un tad droši vien tā daļa no patiesības ir, tie plāni jau var mūs tikai tik tālu aizvest, vai ne? Un ja mēs noliekam tos plānus pie malas, tad kas tur vēl paliek pāri, vai ne? Esam mēs paši, mūsu komandas, mūsu kolēģi, un es pilnīgi piekrītu Līgai. Es domāju, ka tā daļa no atbildes ir kultūra. Kultūra, kuru mēs veidojam savā uzņēmumā, un tieši tā, un caur tiem mazajiem, caur tiem ikdienišķajiem, teiksim tā, procesiem, caur tām grūtībām, mēs pamazām veidojam to, kā angliski ir tas owner's mindset, respektīvi, kur mēs arī jūtamies savā uzņēmumā ar kaut kādu zināmu atbildību pret savu vidi. Te mēs esam kopā un ka mums ir jārūpējās, lai ir ok. Un tad varbūt trešo es tur piespēlētu ir tā vadība, tas saucamais tonis no augšas, kur, protams, ka ir labi, ja uzņēmuma augstākā vadība ir uz vienas lapas un vienā komandā un patiesībā rāda piemēru pāriem darbiniekiem, kā mēs risinam problēmas, kā mēs risinam IT sistēmu izmaiņas, kā mēs kaut vai risinam, kurš sēdēs. Un tad var ekspektēt, ka līdzīgi varbūt mēs arī rīkosimies tad, kad
ciparu ziņā tās likmes būs daudz augstākas. Pat ja tajā valdes līmenī aiz slēgtām durvīm valda hauss, tad tomēr nonākam pie konsensusa un startējam ar vienotu message. Ja? Tas ir tas, ko vajadzētu tādā praktiskā līmenī izdarīt. Tādāk, ka darbiniekiem šķiet, jau pat mans priekšnieks ar mani tiešo priekšnieku nevar vienoties, tad par ko mēs varam runāt šeit, vai ne? Es pasvītroju vārdu kultūra savās piezīmēs, jo man šķiet, ka tas ir tas, uz ko daudz tiecās. Tas ir tas svētais grāls, vienalga par kādu veidu kultūru mēs runājam, bet ka tas nonāk tā kā asinīs, vai ne? Tas ownership, tā līdzatbildība. Kādā veidā Līga jūs strādājat ar to, no tas tiek ieviests kultūras līmenī, vai arī tas ir trenda vārds un patiesībā tas ir dabisks iznākums tam praktiskajam? Tas dabiski tas nenotiks, ir jāstrādā pie tā. Ja mēs gribam kaut kādu zināmas vērtības iedzīvināt savā uzņēmumā, pie tā ir jāstrādā. Pirmkārt, protams, tas nāk no vadības. Tad vadības komandai ir jābūt šim vērtību vēstnesim un piemēram. Tāpat arī mūsu attieksme pret pārmaiņu projektiem, pret jaunām lietām. Tas, kā mēs uzņēmumā ļoti novērtējam īstenībā šīs pārmaiņas, jo mēs ticam, ka viņas visas nāk mums par labu. Tāds pozitīva domāšana attiecībā uz visu jauno. Tas ir tas, ko mēs varam uzņēmumā iedzīvināt sarunās, iekšējā komunikācijā, vērtējot rezultātus. Un tāpat arī, protams, ko es jau iepriekš minēju, darbinieku iesaist, lai darbinieki jūtas kā daļa no šī uzņēmuma. Jo tad viņi arī sekos tam uzņēmuma vērtībām. Otrs vārds, ko es pasvītroju, ir atbildība. Es te gribu pakāpties, varbūt solīt atpakaļ tādā nenoteiktības situācijā. Kādam ir jāpaņem tie groži rokās un jāiet uz priekšu. Kā jūs teikt, tas vienmēr ir vadītājs, ir kāds valdes loceklis, kurš tur to rūpi par to nenoteiktības gatavību? Kādas tās prakses? Un šī ir tā joma, kur droši vien tie plāni varētu nākt par labu, jo hauss nav labi, un tajā brīdī, kad parādās kaut kāda veida sarežģītas situācijas, kuras risināt, tad tur ir baigi labi, ja visi zina savas cepures. Tā patīk biznesā ir tas teiciens par cepurēm. Katrs zina, šajā situācijā, ir mana loma, es rīkojos, vai ne? Jo tas jau ir iepriekš atstrādāts, un tā komanda jau ir gājusi krīzēm iepriekš cauri. Līdz ar to tur jau nav tas brīdis vairs improvizēt. Tur jau tas ir tas, kas jāpieraksta tajos plānos. Kurā brīdī vai vispār šajā procesā ārējais atbalsts nāk iekšā un nāk par labu, jo dažkārt jau varbūt pastīties uz sevi ir sarežģīti, ja tu esi tajā ritenī iekšā, vai ne? Tas ir baigi atkarīgs tiešām no uzņēmumiem un ir dažādi tie principi un kultūras. Tas, ko no savas puses es ļoti jūtu, ka ļoti bieži gadās, ka tie klienti un tie uzņēmumi viņi jau zina un ir kompetenti. Ir runa par to, ka varbūt ir pārāk daudz reizēm. Un tad ir nepieciešams kāds no ārpuses, kas šo arī jau ir darījis vairākas reizes. Un viens ir varbūt tas, ko jūs minat par to ārējo perspektīvu. Ja redzēts dažādas valstis, kā šo dara, varbūt mēs varam paskatīties sevis no malas. Bet otrs ir arī tas tīri praktiskais. Ir jādara lietas, un mums ir varbūt pusgadu laikā jātiek ar 5 krīzēm, nevis ar 1. Un tur tad ir nepieciešama kaut kāda zināma veida palīdzība. Līdz ar to tie saucamie angliski tie triggeri, jeb tie ierosinātāji varētu būt dažādi. Līga, kāda pārdoma šo visu dzirdot, kā paši risināt, kurš ir atbildīgais par situāciju? Mums uzņēmums ir diezgan komplicēts, kā jau ražošanas uzņēmums. Līdz ar to tas, protams, nevar būt tikai viens cilvēks, bet šim vienam cilvēkam, kas ir uzņēmuma vadītājs, viņam ir jāuzņemās tā virsvadošā loma, bet vienmēr visai pārējai vadības komandai ir jābūt tieši uz tā paša viļņa un tieši ar to pašu mērķi. Tā kā es teiktu, tie krīzes vadītājs varbūt ir viens, bet tālāk atkarībā jau no konkrētas jomas šī krīzes vadīšana tiek pārņemta jau specifiskākā funkcijā. Tā kā es teiktu, ka ar vienu cilvēku nevar komplicētā uzņēmumā. Lielāks uzņēmums varbūt arī pat tālāk tas atslēgas cilvēks var būt no valdes līmeņa. Varbūt tā, ka ceha vadītājs pēkšņi tas, pie kā mēs ejam un ņemam viņu savā bariņā.
Jā, ražošanas vadītāji noteikti var būt šajā krīzes komandā. Ļoti būs atkarīgs no tās situācijas. Jā. Man ļoti patīk komunikācija, jo komunikācija ir tā, kurai nesaka paldies tajā brīdī, kad viss notiek, un sit tad, kad nenotiek. To var redzēt gan politiskā līmenī, gan uzņēmuma līmenī un tā tālāk. Bet ja mēs parunājam tā reāli praktiski par komunikāciju, kāda loma ir komunikācijai šajā visā stāstā, kur varbūt praktiski tas ienāk iekšā un kā tam vajadzētu būt? Ja mēs šobrīd runājam par to, ja mēs gatavojamies par to, kā tam vajadzētu būt. Andri, ko tu liktu šeit pretī, ja mēs runājam par saziņu? Jo saziņa var būt dažāda, varbūt darbinieki, partneri un tā tālāk. Te droši vien, ka ir tas, divas komponentes. Ir tas strukturētais, tas formālais, vai ne? Un tad ir tā iekšējā komunikācija, tā ikdiena. Un tad varbūt to strukturēto un gan iekšējo, gan ārējo komunikāciju, kā mums nokomunicēt komandām, darbiniekiem, departamentiem, kas šobrīd notiek, ko mēs darīsim tuvākajos mēnešos, varbūt kādos gadījumos uz āru. Tas bieži vien ir saistīts ar tiem plāniem, jo, ja lietas noiet greizi, tad pēc šāda principa mēs rīkojamies. Otrs aspekts ir tā iekšējā un ikdienas komunikācija, un tur varbūt arī Līga padalies arī kā jums ir un no tavas pieredzes, jo tur jau ir nerakstīti likumi. Es pat liktu atpakaļ uz to kultūru uzsvaru, jo tur jau komandas komunicē tā, kā viņas ir pieradušas. Un ja viņas ir ļoti labi atstrādājušas to, kā viņas strādā ikdienas grūtību līmeņos, tad arī mazliet vieglāk būs varbūt krīzes situācijā, un pretēji. Tad divi līmeņi, ārēji, iekšēji, ar kuru sākam Līga? Man vispār par komunikāciju arī ir ļoti tāds spēcīgs viedoklis. Es pilnībā tev piekrītu, ka tas ir ļoti, ļoti spēcīgs instruments, arī bīstams instruments. Tāpēc krīzes apstākļos pirms vispār komunicēt, es noteikti pasēdētu un padomātu, vai vajag komunicēt, vai šis ir tas brīdis, kurā vajag komunicēt, ko komunicēt, ar ko runāt. Jo es teiktu, krīzē, kas ir ļoti svarīgi, nepadarīt lietas vēl sliktākas, nekā viņas ir. Un komunikācija jau būs tas instruments, ar ko var padarīt lietas sliktākas, nekā tas ir. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgam. Bet, ja skatās iekšējā vai ārējā, es vienmēr priorizētu iekšējo vispirms, jo mūsu darbinieki ir mūsu komanda, tad mums ir arī tomēr pienākums pret savu komandu viņus arī informēt pirmos. Otrs, darbinieki ir arī mūsu vēstneši, tātad visas ziņas, ko mēs nododam darbiniekiem, viņas var iziet iespējams uz āru vai otrādāk no ārpus. Tā informācija var atnākt uz iekšu. Un noteikti labāk ir, ja darbinieki ir informēti pirms tam. Īpaši, ja mēs gribam tiešām to lojalitāti un ka mēs visi esam viena komanda šajā grūtajā situācijā. Un tikai tad, kad mums jau ir iekšējā komunikācija bijusi, tad mēs domājam par tālākiem soļiem, kā mēs komunicējam ar ārējiem partneriem, kas var būt gan piegādātāji, klienti, dažādas valsts iestādes, bankas, apdrošinātāji, ja tas tiešām ir nepieciešams. Lielāku uzņēmumu gadījumā gan jau var runāt arī ārējās komunikācijas kontekstā par arī kādu konsultantu pieslēgšanu. Bieži vien tās vai pieraģentūras vai konsultāciju uzņēmumi. Tur laikam atšķirīgs no uzņēmuma, no kapacitātes, vai ne, Andri? Tur nav, varbūt viena formula nav, ko likt galdā. Protams, ļoti, ļoti, ļoti līdzīga situācija, kur arī tur uzņēmumi izvērtē, kur ir nepieciešama palīdzība, kur varbūt resursu palīdzībai. Es domāju, ka Līga ļoti pateica, labi, ka tad, kad ir krīze, tad labāk uzmanīgi. Un tāpēc arī tur tie labi, ja ir kaut kādi plāni vai izstrādāta struktūra, kā pieiet arī komunikācijas jautājumam. Es skatos, pulkstenīgi mūsu saruna tuvojās tās noslēgumam. Esam apskatījuši gan plānus, parunājuši par cilvēkiem, par komunikāciju. Ir vēl kāds aspekts, ko vajadzētu tomēr vēl izcelt, par ko ir jāpadomā, kaut vai kā tāds mājasdarbs uzņēmumam, vienalga kāds līmenis, bet ja par šo parūpēsies, tad dzīvē būs vieglāk. Andri, nāk kaut kas prātā? Ņemot vērā, ka tas fokus ir tās krīzes, tad varbūt nenovērtēt par zemu, ja mēs esam pārunājuši, kas ir krīze, kā sagatavoties, kas notiek tad, kad reāli notiek krīze. Ne? Un daļa no tās patiesības ir, ka tie plāni dažreiz lido ārā pa logu. Es varu tīri padalīties no piemēra, kas ir no viena no mūsu klientiem Ukrainā, kur mēs strādājam arī ar banku. Kas notiek tad, kad sākas karš?
un cilvēki pamostās, un ir sācies karš, un tur ir ļoti liela ietekme uz cilvēku dzīvi un privāto dzīvi, un pilnīgi visas prioritātes pēkšņi tiek sakārtotas ļoti skaidri, bet uzņēmumiem ir jāturpina funkcionēt. Un Ukraina ir ļoti lieliski parādījusi savā ziņā to, kā viņu ekonomiku noturēt un savu noturību un kā uzņēmumu funkcionē. Un tajā brīdī uzņēmums palaiž savus plānus, krīzes plānus, kas ir sagatavoti, un viņa nedarbojas pirmajā minūtē, tāpēc, ka cilvēki neceļ telefonu. Un neceļ telefonu ne jau darbinieki, neceļ telefonu, nav sasniedzami tie kritiskie darbinieki, tie, kas ir paredzēti šī plāna īstenošanai. Un nav skaidrs, kur viņi ir un vai viņiem viss ir kārtībā, vai ne? Bet bankai ir jānodrošina darbība, vai ne? Papildus tam, pirmajā dienā vai nākamajā dienā tur iespējams regulators pieņemsim, nāk ārā ar jaunu likumu uz 100 lapas pusēm. Lūk, ir pienākumi, kas ir jānodrošina. Bankai pakalpojumi, kas ir jānodrošina, tur pārtikas uzņēmumiem pienākumi, kas ir jānodrošina. Un tos vajag īstenot tajā pašā dienā, kad ir sācies karš un cilvēkiem jāparūpējas par to, lai viņi ir droši. Par to, ka internets nestrādā, telekomunikācijas nestrādā, vai mums ir personīgie Starlinki mūsu kritiskiem cilvēkiem. Un ļoti daudz komunicējot arī ar klientiem tad Ukrainā, un no tā, kas ir dzirdēts, ir, ka tie plāni ir noderīgi, bet tad, kad šīs krīzes pa īstam notiek, tad nekas neies pēc plāna. Un tad ir pats svarīgākais patiesībā, tad ir tie cilvēki un ir tā vadības komanda, kas ir izveidota, kas zina, kāds ir plāns un kas ir jādara. Jo, ja tas ir palicis tikai uz papīra, tad tie ir tie uzņēmumi, kuriem varbūt mazliet grūtāk un lēnāk, teiksim, tā ir atgūties tādos gadījumos. Man patīk, Andri, ka tu šo piemēru izcēli, un tas iet kontekstā ar vienu citātu, ko es nesen dzirdēju konferencē par to, ka tīpašajos supergrūtajos brīžos, kā tīpaši Ukrainas kontekstā, ne jau tā cīņa ir tikai tajā frontē, tev joprojām ir jāstrādā vienalga kāds uzņēmums tu esi un jānodrošina šo visu. Tā kā paldies tev arī par šo piemēru, jo mēs dzīvojam tādā realitātē, kādā mēs noteikti esam. Līga noslēgumā varbūt no CFO konteksta, kas ir tas, ko vajadzētu izdarīt, varbūt pat finanšu kontekstā. Jā. Mēs runājam šeit par krīzēm un tādu lielu nenoteiktību. Tas, ko es gribētu teikt, ka tai pretī ir jāliek maksimāli liela noteiktība. Jo noteikti ir lietas, ko mēs varam ietekmēt, un tad to, ko mēs varam ietekmēt, to arī vajag izdarīt. Un no finanšu puses pirmais, ko es teiktu visiem finanšu direktoriem, parūpēties par uzņēmumu finanšu stabilitāti, par to, lai tur ir tas drošības spilvens. Nevēlties teicu, ka tas man asociējas ar naudu, jo finansiāli stabils uzņēmums jebkuru turbulenci pārcietīs vieglāk. Otra lieta, kur mēs varam iegūt stabilitāti, ir mūsu attiecībās ar saviem darbiniekiem, lai mums ir stabilas komandas, attiecībās uzņēmumu iekšienē, teiksim, ar citām funkcijām. Tad finanšu cilvēkiem ir jābūt labās attiecībās arī ar visiem ārējiem partneriem, ar bankām, ar savu banku, ar nodokļu institūcijām vai ar apdrošinātājiem, teiksim, strādāt tad pie šo ciešo un labo attiecību būvēšanas, jo tas arī noteikti noderēs turbulences apstākļos. Un tad trešais, tomēr es teiktu, ka ir tā risku matrica, tomēr saprast, kas ir tie mūsu kritiskie procesi. Viņiem nav jābūt 10, 20, viņi var būt daži, bet tiešām kritiski un tomēr praktiski sagatavoties kaut kam. Es saku jums lielu paldies par to, cik sagatavojušies jūs atnācāt uz šodienas sarunu. Man šķiet, ka mēs te galdā izlikām visas galvenās komponentes, un ja mēs mūsu klausītāji šobrīd ar blociņu kaut kur sēž un pierakstīšu, man šķiet, ka viņiem blociņā šobrīd ir priekšā tā formula, lai sagatavotos nenoteiktībai. Un tad jau, protams, šī saruna jau ir tikai sākums. Īstajam darbam ir jābūt uzņēmumā, un man šķiet, ka es nemelošu, es teikšu, ka tas nav vienreizējs uzdevums. Tam ir jābūt kā tādam, kā braukt ar velosipēdu. Visu laiku ir jākustina tas zobrats un jāiet uz priekšu, jo man šķiet, ka nenoteiktības nevajag baidīties. Ir jābūt ar atvērtu prātu, kā to Andri teica, jo situācijas var būt dažādi, konteksti var būt dažādi, bet ja tu būsi izpildījis to mājas darbu, un tu zinās, vismaz kā reaģēt,
reaģēt un būs tā biezā āda uzaugusi, par ko mēs runājam, es domāju, ka mēs visi dzīvosim daudz mierīgāk, un tā skaitā 2 naktī, kad tas telefons zvanīs, tās sajūtas nebūs tik kritiskas. Tā kā šodien es saku lielu paldies Andrim Aizprotim un Līgai Abramovičai par sarunu stratēģijas formulā. Paldies jums un, dārgie skatītāji, gribat noķert šādas un līdzīgas stratēģijas formulas sarunas ar Latvijā vadošajiem biznesa profesionāļiem un EY ekspertiem, tad noteikti meklējiet tās Delfi TV, YouTube, kā arī audio formātā gan Spotify, gan Apple podcasts. Mans vārds ir Artis Ozoliņš un līdz nākamajai reizei jau citā stratēģijas formulas epizodē. Paldies!